Ja jums dzimšanas datums, mēnesis, gads kopsumā, saskaitot līdz 1 ciparu skaitlim, sanāk cipars 3. Tas nozīmē, ka jūs esat ar tādu karalisku enerģiju. Jūs jūtaties kā karaļi vai karalienes un tiecaties būt uzmanības centrā. Varbūt tieši vai netieši, vai nu jūs paši pievēršat sev uzmanību, jums patīk būt kaut kādos pasākumos, ka jūs kaut ko runājat, varbūt stāstat, vai arī jums cilvēki paši kaut kā mēģina piesaistīt jūsu uzmanību, tas esot sabiedrībā. Savukārt ģimenē jums ir jāmācās arī pieņemt otru cilvēku, bet jūs esat vairāk ar tādu izteiktu sievišķo enerģiju, gan vīrieši. Sievietēm tas, protams, ir ļoti labi, ka viņas ir tādas pievilcīgas, un vīrieši arī ir pievilcīgi, kustīgi, ar uzmanību vērst uz sevi. Tad tie ir cilvēki, kurus sabiedrībā mēs ļoti bieži ievērojam, kad viņiem patīk gozēties visu laiku saulītē un būt uzmanības centrā. Tad to mēs varam faktiski tā nolasīt, ka tas ir trīnieks. Un trīniekiem patīk, lai dzīve arī attiecībās, lai viņi ir interesanti, viņiem patīk spēles. Līdz ar to arī attiecībās vajag būt, lai šī dzīve, attiecības būtu interesantas, jo rutīna viņa padara garlaicīgu šo dzīvi, un tad cilvēks sāk meklēt kaut ko citu, viņam kļūst garlaicīgi. Un vēl trīniekam ir vajadzīga šī mīlestība, gan pret sevi izrādīt mīlestību, gan arī cits. Jūs neesat tikai jūs vienīgie, bet jums ir jārēķinās, ka ir arī blakus cilvēks, un tas nozīmē, ka arī blakus cilvēkam ir vajadzīga šī mīlestība, un viņa ir jādod. Tā kā pieņemiet un dalieties ar mīlestību un savstarpēji, gan arī dodiet sabiedrībai. Ja jūs gribat, lai jums būtu šī harmonija iekšēji attiecībās, sabiedrībā un ģimenēm. Bet vairāk jūs varat uzzināt, ja jūs nāksiet vai nu uz konsultāciju, vai arī piedalīsieties fokus grupā, kur katram ir sava unikāla programma, kuru mēs esam mantojuši no savas ģimenes mammas un tēva.